Labrīt. Labrīt. Pašlaik ir 18. maijas. 18. maijas. Rīts. Es jau pēc pusstundas varbūt braukšu uz darbu. Un tā. Pastāstīšu, teikt, es nedēļu mocos. Nedēļu pagājusi, jā. Vai divas vairāk, vispār jāapstāstas, kad es braucu uz Rīgu, piedieku braucu Rīgas, nopirku bateriju. Pirms tās braukšanas uz Rīgas, vienkārši viņu izrāpīju. Fotoaprātu. Zināt, kādu bateriju man vajag. Labi atskaits punkts vienkārši. Vienkārši būs jāapstāstas, kad es braucu uz Rīgu. Man tu neiet. Tā. Tā, fotoaprāts, man te ir nolikšu uzreiz, lai redzētu visu to. Tā. Es viņu izzārdēju. Fotoaprāts, kā korpusiņš. Aiziet, korpusiņš. Tā. Esmu te ādīja ārā. Te man ir pie magnētiem pielikts viss skruvīts. Viss tā nepazūd, jā. Šis nav magnētisks, jā. Reku skaļnīts ir. Kurš vienkārši varbūt tā iepildāt, tāpēc nezinu priekšā. Tā, rekomendiefons arī, iekšā. Tad fiškas sekojoši, jā. Jā, sekojoši. Viņa izzādi es varu parādīt, tur vienkārši. Viņš bija izzādīts par detaļām, jo baterija diezgan liela, tik maz baterija, kā tā baterija oriģināla mētājās. Es pazaudēju baterijas. Parādīt. Viņa vispār tik liela tā baterija. Tik liela, jā. Es ielodēju tik liela. Divreiz lielāka īstenībā. Tā baterija iekšā bija iekšā te. Tā, parādīt, tā. Viņa nav sastūvēt vēl. Te vienkārši te viss vada. Viņa iekšā bija te ielodēt, iekšā te iekšā ielodēt, tā baterija bija, jā. Vienkārši man tik maziņi nebija, un es vienkārši šo lielo bateriju ielikt nevarēju. Un es vienkārši ieliku to bateriju pielodēju. Es domāju, viņu līmēšana nekas nesanāca. Viņi ir ielikta skaļuma vietā. Ja teikt, ka tas skaļumnīca ielikt bateriju. Lītīja baterija CR1225, jā. Tas ir viņa vienkārši 12 mm diametrā un 2,5 mm augstumā. Bet tā lītīja baterija 3,3 volt. 3,3 volt. Iekšā bija maziņa baterija un viņai bija vispār baigi maz. Vispār viņa nestartējās. Kas tagad ir? Tagad ir variants tāds. Es ieliku bateriju iekšā stāvu, eklatmiņas kārtē. Gigabaitīgā, jā. Un ko viņi dara, jā? Viņi jau slēdzās, redziet, te augšā slēdzīts, jā. Viņi jau slēdzās. Redziet, ieslēdzās un uzreiz izslēdzās ārā. Viss. Ar to beidzās pasākums, jā. Īstenībā tālāk es nekur netieku. Es domāju, esmu atlodējis, nespēju ielikt 2 gigabaitā, viņu ilgāk priekšā. Bet datoru viņu pielikt var, ieslēgt var un atmiņu, datoru. Ja man būtu bijos atstāts kā webkamera, tad man viņa kā webkamera varbūt strādāt, jā. Es domāju, ka nestrādāt. Vienkārši tur ir kaut kas nobrūts mehānismā varbūt tās visā. Es nezinu. Īstenībā jau no šitās platītes vienkārši nāca 2 kontakti, jā. Es ņēmu ārā, es esmu 4 reizes līdz atpakaļ, domāju, kaut kas vainīgs tam līdzīgi, bet, nesanāca. Tā. Pilodējis pīt bateriju, varbūt pilodējis šitos skiļuņu atpakaļ. Mikrofonu varbūt bijos viņi neredz jau un tāpēc nestartējās. Varbūt ar tā. Es tagad to neesmu darījis. Un tā. Vienkārši man tā stāv. Es nezinu, kā smoka elektronika. Šitādi visu tās ilodot detaļas ļoti daudz un tam līdzīgi. Es, principā, kā elektriķis, sākšu mest visu arā, jo tik visu kompakts, visu uztaisīts un piedod man tur tā. Man ir tāds, kā saka, detaļas no 70, 80, 90 gadiem. Viņas tikai der, lai labotu antīka elektronika.
un tādi. Man ir antīka elektronika detaļas. Lai labotu antīks lietas. Īstenībā jau, vai kaut ko labot, kaut ko antīku, īstenībā detaļām bija problēma. Tā. Šitā es pamocījos. Man tagad vispār iestās, ilūzijā, kas varētu sataisīt. Varbūt viņam bija lēmts, viņam bijusi bijusies, kurš šitai 2011. gadā, tu tādā datumā, viņam jābeidz eksistēt. Un viņš to arī izdarīja. Bijos jau visu nostrādāja, viņu, lai izmest ārā. Viņš tam paredzēts ilgāk strādā. Un tā arī varētu būt. Bet man negribas ticēt. Man ir viens cits fotoaprāts, kurš ir bišķi vecāks par šo fotoaprātu, kad vēl 2000. gadu fotoaprāts, digitālais, 2 megapikseli. Viņš vēl strādā. Tā, viss izrādījās šādiem instrumentiem, ka man ir kompletīņš šādiem galviņām, tādiem visprūrīzīšiem, tādi, ir arī tādi instrumentiņi, šitādi instrumentiņi, jā. Īstenībā šitais kompletīņš, šis ir ļoti rupšs, īstenībā vissmalkākiem skrūzīšiem to izrādīt. Īstenībā, ja grib vārdīt, vajag vēl smalkāk kompletīņu, jo šitā kompletīņa es izmantoju visus smalkākos, jā. Un šitiem izrādījās, kas ir pulksiņi iekšā, tie vispār par rupi pasauli. Vispār vajag diezgan smalks kompletiņu vajag, skrūzīšu, lai vispār visu to izrādīt. Tā baterija, es vienkārši, īstenībā, es sakam, ka bija līmēt, es domāju, es jau baterijas nelodēju, tas bīstam, jo viņas jau iziet no ierīnas. Baterijas jau latu, jā, lodē, un tev vienkārši, vairs nestrādā tā baterija, tas pazaudēs latu. Es izmēģināju, kurš tā ir klasiskā datora baterija, kas datorā nāk iekšā arī jāmaina pēc 3-5 gadiem, atkarīgs kā bija sēdi, jā. Ja tāda baterija inomaina dators nestrādā vienkārši, nestartējās, vienkārši baterija inomaina maksā 80 centiem 3 litri. Bet šitāda baterija tiekšā nevarēja. Man tāds vesel kaudzi mētājs, ka šitāda nekur griba. Viņi varēja vielu pielikt klāt un pārbaudīt īstenībā varēja to mazo bateriju nepīt. Es neaizdomājos tik tā, es tik gudrs nebiju un uz to brīdi, kā tā vajadzēja darīt. Un vienkārši bija ilūzija, ka nopirkt mazu bateriju, ilodies, viss strādās. Nenotiek viss tā, kā gribētu. Nenotiek. Labi, to šis rīta miksls jābeidz. Tā.